Šukra makaras zīmē, tātad tas parāda to, ka cilvēks ārā ir diezgan pievilcīgs. Un šie cilvēki parasti tiek minēts arī klasiskajos tekstos, ka šim cilvēkam var būt vecāks laulību partneris nekā viņš ir pats, un diezgan ļoti ietekmējas no partneriem. Kā mēs zinām, partneri ir visādi, tie ir darba attiecībās arī un ne tikai laulības dzīvē. Tātad lielu lomu šī cilvēka dzīvē spēlēs tieši partneri, kas ir gados vecāki par pašu cilvēku. Tātad šie cilvēki ir ļoti labi izglītoti, var interesēties par kādu zinātnes veidu, var būt, teiksim, vairāk patīk izrādīties citu cilvēku priekšā, teiksim, var arī kaut ko, teiksim, amorāli izdarīt, ja tas ir saistīts būs ar materiālajām lietām, jā. Tad, teiksim, patīk ceļot, jā. Protams, viennozīmīgi teikt, ka tas ir pilnīgi visiem cilvēkiem, kam ir šukra makara zīmē, to nevar teikt, bet kā es vienmēr saku, jā, tā tad ir vienmēr jāskatās karte kopskatā. Mēs nekad nevaram tikai paļauties uz kaut kādu vienrādītāju. Tātad, tas ir vienkārši ieskatam, jā, bet vienmēr ir jāņem vērā viss kopumā.